Nu, jā, un, teiksim, ja mums jāizvēlās ir vietējo, teiksim, ražotāju, audzētāju produkti vai importētie produkti. Es gribētu pateikt, ka mūsu Latvijas zeme ir mazāk piesārņota, mums ir mazāk, teiksim, gadu garumā ir izmantoti mazāk ķīmisko pesticīdu, herbicīdu vielu, ja, ko izmanto citās zemēs. Principā visi importētie augļi, viņi arī ķīmiski apstrādāti, lai nebojātos. Ja? Tā kā, pateikt, ja gribētu rekomendēt tomēr lietot vietējo produkciju, jo Latvijā diezgan daudz ir zaļās saimniecības, kur ir certificētas ar ekoloģisku, tīru, teiksim, bioloģisko produktu iespējamība. Un, protams, ka priekšroka ir bioloģiski izaudzētiem dārzeņiem un saknēm, ja, nekā, teiksim, importētiem neskaidras izcelsmes, jo mums, teiksim, nav zināms, ar kādām vielām apstrādāt, jo, teiksim, priekštransportēšanas tie produkti, kuri tiek novākti, daļēji viņi, teiksim, pusdaļi, un tad transporta ceļā viņi nogatavojās, un kādas vielas tiek izmantotas, grūti pateikt. Bet no klīniskā viedokļa, ja mēs salīdzinām arī tos pašus tomātus vai zemenes, alerģiskiem cilvēkiem ir biežākas alerģiskas izpausmes uz importētajiem dārzeņiem.